sākšu no beigām un vadās no beigām. Mēs ar Sanīti jau pa dienu sēdējām, un es sāku gatavot. Man jau bija tas vārds, man viņš ir visu. Un mēs Denis izlēmām, kad es šo vārdu jau kapelā trešdien runāju, man viņš jau padziļinātāk atklājās, un es sēdēju, viņu pa dienu gatavoju, un es atradu tādas dziļumus, ka es nevaru, ja, es pat nevaru jums. Nu, tas ir, jo tu dziļāk rodas, jo dziļāk viņš rokās, un tur vēl, tur nav iet, tur tu zini tā kā, sajūt, ka tu tā kā iegrimsti pagātnē, vēsturē, tu iegrimsti. Mums šobrīd tagadne perspektīva, kādu mēs redzam, viņi ir tādā plaknē, tagadnes plaknē. Bet tagad tu sāc iet atpakaļ, meklēt Dieva vārds ar to prizmu, tieši kā viss ir veidojies perspektīvā pagātne, tagadne un kas vēl ir nākotne, tad tu vienkārši saproti, ka tev atverās visi raduraksti. Ja? Kas taisīs ir ciltskoks, ja? Kad tu sākās ar tevi un tad aiziet tur vienkārši dzīslas uz dziļumu. Ja? Un es atnācu jau šeit, tad, kad mēs tieši tur vēl atradu to vārdu, un spējuši stāv pie klaveriem, domāju, jāuzliek slavēšanu, un tieši man atnāk viena pilnīgi skaidra doma, ka, ja mēs zinām Dieva perspektīvu, mūs nekas nevar nobiedēt. Ja mēs zinām, nekas tev nevar satricināt, ja tu zini Dieva perspektīvu, ja tu zini Dieva perspektīvā, ja tu zini Dieva perspektīvu, ja tu zini, cik perspektīvs ir Dievs un visa perspektīva. Jūs līdās visi sapratīsiet, tas ir tā kā virsraksts šiem te visam, kas man piedzimst stāvot pie tās dziesmas. Un arī tajā dziesmā, tu nedzirdēji, uzlika vienu vecu, mums jaunās paudzes dziesmu, kad sprieč viņa apat svojim krūlom. Respektīvi, es jau kaut kam jau Evitai, laikam jau Vitālija jau vakar liecināja stāstīt to situāciju, kāda man bija. Vienkārši mums ir ļoti traks šis te laiks. Es pat neiešu detaļās iekšā, bet ir tāds mutuls, ka tu vienkārši dienu pēc dienas, un tu tagad tikai no rīta pamosies, šodien ir tāds datums, tāda diena malcam. Un tādā skrejienā galopā, jo mums vēl ir skola, kas zina, ka mēs mācāmies, un labi, viņš tagad maziņa atelpiņa ir, ja? Maziņa. Jā, bet tajā visā ir milzīgi Dieva žēlstība, un nevajag domāt, ka, ja mēs nevaram ar saviem spēkiem izpildīt kaut kādus savus izdomātos priekšrakstus vai kādu uzliktos priekšrakstus, tad mēs no Dieva neko nesaņemsim, ja? Tad mēs esam tipa pietiekoši lasījuši un pietiekoši lūguši. Tu 5 cēlies, lūdzi? Nē, man nav nekas pret to, bet ir runa par, ja tu visu uzņem uz sevi, ja, tad kur tad Dievam paliek gods un slava? Es nezinu, es iemetu draudzes čatā, nezinu, vai jūs solidaritātes pēc man sirsnīgs uzlikāt, paldies arī par to, bet es jums gribu pastāstīt, tas ir reāls Dieva brīnums, kā tas viss notika un kā tas viss bija. Es tādā trakumā pamosos trešdienas rītā un saprotu, vārds, man ir darbs, man ir jāiet uz saimu, un tā ir tā diena, kad es eju kapelā rakstīt video, un es saprotu, ka man nekā nav. Pat neviena acī nekā nav. Ne, man pat ir bijis laika padomāt, kad jau trešdiena ir pienākusi. Tikko bija iepriekšā trešdiena. Kur tāds laiks palika, ja? Bet man pa nedēļas vidu sanāca viena sieviete runāties par dažādām lietām, un viņa man uzjautāja par Bābeles torni. Un es varu pateikt, godavās, droši vien jūs ziniet, pašas labākās lūkšanas, tās dažreiz ir dušām. Jā. Un es atceros to sarunu par Bābeles torni, un es tā domāju, varbūt es šoreiz izlaidīšu, nav man tas vārds, man ir bieži bijis, tā kā tev ir pretestība, ka tu tā kā tāds, izsist grib, lai tu neaiziet un kapelā un neierakstīt to, kas tev, es nezinu, noskatās cilvēki, ir cilvēki, mēs jau nekad nezinām. Mēs vienkārši sējam sēklu, un kā viņi aiziet, nav vairs aiziet uz kuģus pa jūrām, un kas saņem, tas saņem. Un es tagad stāvu un domāju tā, varbūt es neiešu tajā kapelā šoreiz izlaidīšu. Un
Un pēkšņi, domāju, nē, bet nevar, taču pagaid lieldienas, kaut kas taču jāpasaka. Un man ir tagad pēkšņi, man ir 2 virsraksti. Lieldienas un Bābeles tornis. Es tā, tiešām? Kā? Kā? Un pilnīgi tā izgaismojās, ka tu vienkārši saproti, ka uz tā svētais, kas jūs jau šeit svētais, man nav ko teikt. Ja tev ir ko teikt, iedod man vārdu. Un ir skaidrs, ka man ir jābalsta tas viss uz tiem 2, uz lieldienām un uz Bābeles torni. Ok, bet kā lai es tagad to visu savienot? Un pēkšņi man sāk nākt sprediķis, kā mēs to sauksim. Es iznāku no dušas, es vēl Denisam saku, man atnāca tāds vārds, un respektīvi es esmu ļoti priecīgi, es tagad dodos uz darbu, un eju uz Saimnes kapelu, un sāku rakstīt priecīgi. Man tiešām ir ko teikt, man ir vārds, es padalīšos nedaudz vēlāk ar jums to vārdu, un es tagad tik priecīgi sludinu, un pēkšņi es tā kā vienā momentā apstājos, kā tad tagad pabeigt? Viss tas galvenais man ir, ja? Galvenā doma, tā kā, teiksim, kāpīs atcerējumos, tur jārakst iztirzājums, viss man ir. Man nav rokas. Ievads ir, iztirzājums ir, nobeiguma nav. Stāvu, cerēs es tos video sagriežu, es tā, svētais gars, kā tagad pabeigt? Un es dzirdu, svētais gars man saki, ka Jēzus ir šis Bābeles tornis. Es saku, nē, es neteikšu. Tā pirmā doma, nē, es neteikšu. Kā Bābeles tornis ir slikti? Saki, ka Jēzus ir Bābeles. Es redzu, Jēzus ir Bābeles tornis. Kā Bābeles tornis? Un es kā vienkārši laidu to pār lūpām, tā man aizgāja vienkārši tēma. Līdz mums viss izstāstīšu, tas bija prologs. Kam ir jebkādā veidā bībeles, es jūs tomēr lūkšu atvērt, kā vecajos labajos laikos savos telefonus, atvērt Mūzus 11. nodaļu, 11. Mūzus 11. nodaļa, 1. pantiņš, lūdzu atveram. Visai pasaulē toreiz bija viena mēle un viena valoda, un kad tie savas telpes pārcēla austrumu virzienā, tad tie atrada līdzenumu Sineāras zemē un tur apmetās un teica: Cits citam, iesim un taisīsim ķieģeļus un dedzināsim tos, jo ķieģeļi tiem noderēja akmeņu vietā un zemes piķi skaiķu vietā. Un tie teica: celsim sev pilsētu ar torni, kura virsotne sniedzas debesīs, ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīti pa visu zemi. Tālāk. Un tas kungs nonāca, lai apraudzītu pilsētu un torni, ko cilvēku bērni cēla. Un tas kungs sacīja: lūk, tā ir viena tauta, un tiem visiem ir viena valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai, un turpmāk nekas, ko tie nodomājuši, vairs nebūs tiem neiespējams. Iesim, nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu, ka tie vairs nesaprot cita valodu. Un tas kungs tos izklīdināja no tās vietas pa visu zemes virsu, un viņi mitējās celt pilsētu. Tāpēc tās vietas vārds tika nosaukts Bābeli, jo tur tas kungs sajauca visas zemes valodas, un no turienes viņš tos izklīdināja pa visu zemes virsu. Tātad toreiz, stāsts ir par to, ka tajā laikā visai pasaulē bija viena valoda. Ja? Cilvēki runāja, tie ir dažādi tulkojumi, tad viņi runāja vienā mēlē, ja? Viņiem nebija dažādas valodas. Un otrais pants, kad tie savas telpas pārcēla, tad, restīvi, šeit ir rakstīts, ka viņi devās austrumu virzienā. Ja? Un ļoti interesanti, es atradu tādu skaidrojumu, ka, respektīvi, ko nozīmē cilvēki pārvietojās uz austrumiem. Tas nozīmē, ka cilvēki aizgāja prom no Dieva. Pārvietošanās uz austrumiem bija došanās prom no Dieva. Tātad nozīme ir tāda divdomīga. Ja? Un, kad tas paskaidro, ka tas nav tā kā pozitīvs, kad cilvēki kaut kur dodas, bet viņiem ir konkrēts mērķis, viņi konkrēti kopā kaut ko nolem, viņi konkrēti kopā kaut kur dodas, un viņi dodas uz austrumiem. Un šeit
jo cilvēces kustība pēc plūdiem un Noas dēlu pēcteču izkliedēšanās, kā ir simboliska. Virziens austrumi Bībelē bieži vien asociējas ar attālināšanos no Dieva, piemēram, Ādams un Ieva tika izraidīti uz austrumiem no Ēdenes dārza. Labi, jā. Tad cilvēki vienojās idejā par kaut ko, izdomā, tad celsim pilsētu, celsim Bābeli, Bābeles torni, celsim torni, labi, es mēģināšu, man pat daudz pierakstu priekšā, es kaut ko atradīšu, atcerēšos, tad es pateikšu. Bet teikšu tā, respektīvi, cilvēki vienojās, viņiem bija mērķis. Ideja, varat uzreiz paralēlis vilkt, ja jums ir kaut kas nāk galvā, jūs sapratīsiet, ka tas nekad nekur nav mainījies. Tikko kā cilvēki kaut ko sāk celt, kas ir pret Dievu, tad tas nozīmē, ka viņi devušies uz austrumiem, ka viņi jau vienojušies vienā plānā, viņi runā vienā idejas valodā, un viņi cels šo te torni. Citos vēl paskaidrojumos es atradu tādu lietu, ka tajos laikos visas pa lielām ēkas tika celtas no akmeņiem, bet viņi izdomāja celt no ķieģeļiem. Un viņš šos ķieģeļus teica, ka viņi viņus kārtīgi izdedzinās, tad apdedzinās, jā, lai viņi turētos kopā. Un kā sauc to piķi, bet viņam bija cits bitumens, jā? Oriģinālā darba, bet jā, tur vispār bija dabīgais bitumens. Dabīgais bitumens. Un kā viņam bija, kurienes viņš radās no zemes? Viņš nāk, ir zemes atradnes, tuvos austrumos lielākās pasaulē ir atradnes. Jā. Un Āvas jūrā vienkārši pa virspēlta. Jā, tātad viņi izlēma, ka viņi no alternatīvu materiālu, nevis tā kā, jo akmeņus, kad būvēja, ja, viņus pieslīpēja, viņus lika akmeni uz akmeni, ja. Bet tajā laikā viņi izplānoja, ka viņi cels no ķieģeļiem un ar ķepi liks, ja. Tātad kaut ko alternatīvu, ne tā kā jau ir iestādīts, mēs mēģināsim kaut ko radīt. Un interesants, ko es vēl atradu, bija moments tūlītās, pieminekli. Ok, un tur bija vienā tulkojumā teikts tā, nāciet, sāksim celt savu pilsētu ar augstu torni, kas sniedzas debesīs. Mēs sev darīsim vārdu. Pieminekli mums pašiem, pieminekli mums pašiem. Un nāciet, taisīsim ķieģeļus, un kārtīgi tos izdedzināsim krāsnī, lai tie kļūtu izturīgāk un cietāk. Tad, pilnīgi kaut kāda savu veidu jauna tehnoloģija, ko viņi mēģināja. Jūs sapratīsiet, kāpēc es to stāstu. Es tikai tagad vienkārši to jums tā iemetu tādas idejas. Kāds sens vēsturnieks Filons Judejs raksta, ka katrs strādnieks iegrabēja savu vārdu ķieģeļos, lai iepazīstinātu nākotni ar sevi. Sev celtu slavu. Šodien viņu vārdi ir aizmirsti, bet Dieva vārds paliek kā augstais tornis. Tiekties darīt sev vārdu ir sevis pielūgsme. Tātad, ja, kad Jēzus pats atteicās no savas ārējās slavināšanas, ja. Un Dieva celtnes nekad neietver ķieģeļus, tikai akmeņus. Cilvēks taisa ķieģeļus, Dievs ir akmeņu radītājs. Ja? Tad, kur bija tas pašais teiciens, viņš gan bija krievu valodā, bet cik brīnišķīgi Dievs ir tavi darbi, bet tavu bērnu darbi ir vēl brīnišķīgāk. Tas bija kā joks. Kad cilvēki sadara kaut kādas lietas, ja? Tad pat Dievs brīnās par to. Ok, un tad bija tas, sekoja tas, kad Dievs redzēja, kad viņi sāk celt šo torni, ja, viņš saprata, ka cilvēki ir vienojušies šajā idejā, un tā ideja ir pret Dievu. Viņa ir balstīta lepnībā, sevis paaugstināšanā, sava labuma gūšanā. Tātad cilvēki ignorēja Dievu, tas bija protests pret Dievu, tas bija tā kā, bunts pret Dievu, ja? Un Dievs, rakstīts stāstā, ir, ka Dievs sajauca valodas. Daži valodnieki uzskata, ka pasaulē ir gandrīz 7000 valodu. Lai gan Dievs sajauca zemes valodus, tātad, tagad tālāk vairs neko neteikšu, tāpēc tas būs pēc tam uz vēlāko.
jā, nu labi, es to pateikšu gan, bet kādu dienu, te būs tas moments uz Jēzu atpakaļ, kad kādu dienu Dievs atjaunos vienotību caur Kristu un atjaunos cilvēku valodu, gara valodu. Halleluja. Cilvēku celtās lietas, kas ir pret cilvēkiem, pret Dievu, viņas nekad netiks pabeigtas. Pat ja viņas tiks iesāktas. Pat ja kādam būs plāns un viss vēsturē, visi režīmi ir brukuši. Visas iekārtas, kas ir bijušas bezdievīgas iekārtas, viņas ir sabrukušas. Viņas nav sasniegušas savu augstāko punktu un nav palikušas mūžam. Viņas viss ir sabrukušas. Kas bija ar Covid? Cēla Bābeles torni. Vēl joprojām daudz ko grib celt. Tad, kad mēs cenšamies, vai cilvēki cenšas būvēt savu identitāti, karjeru, vārdu, atzinību bez Dieva pamata, tad tas ir tie ķieģeļi un darba. Āmen. Un mēs ar Sanitu runājām, bet kā varēja ienākt prātā tajā laikā būvēt ar darbu klimatiskajos apstākļos, kur viss tā ķite viņa kūst. Tas tornis nekad mūžā, viņš pat, ja būtu uzcelts kaut kādā veidā, viņš būtu izkusis tā darbu, viņš būtu sagāzies. Dieva ideja tajā, kad viņš radījis ar akmeņus. Cilvēki radīja ķieģeļus. Tehniski jau nav nekas slikts. Arī tā ir tā, bet tā ideja ir tajā, ka tas pamatīgais, tas paliekošais, tas svarīgākais ir tas, kas noturīgais, tas ir akmens. Un mēs esam katrs kā šis akmens. Un mēs esam Kristu, mēs esam salikti kopā nevis ar ķitēm, bet mēs esam kā akmeņi. Perfekti pieslīpēti, salikti katrs savā vietiņā, Dieva valstībā. Un Dievs mūs necep mūs ķieģeļus, ķieģeļu veidā, jā. Mēs esam izcepti. Zinies, ap citu, kur tas Šināra ieleja bija, Sināri latviski, jā, bet tev ir rakstīs Šināri. Tā ir tas Babilonijas reģions, tā ir tagadējā Irākas dienvidu daļa. Wow. Restīvi vēsture un notikumi. Un, jā, sanāk, ka Dieva ar Ādamu, viņi arī bija tie bija sanāk kā rietumdaļa, jā? Jo viņi tika izdzīti uz austrumiem, sanāk. Bet tas austrumu tā doma, ļoti interesanti, ja, kad Sanita vēl teica par tiem baznīcām. Baznīcas, jā. Gotiskās baznīcas pirmās, kuras cēla, viņām vienmēr, visur, kur Eiropā redzam, Francija, Vācija, pat arī mums šeit, parasti ieeja ir rietumos un altārs ir novietots austrumos. Tas ir nemainīgi. Tā kā cilvēki ienāk no rietumiem un aiziet pie altāra uz austrumiem. Īpaši katoļu baznīca Austri, tas ir tāds princips. Tā kā ir ļoti daudz, kas tāds vēsturisks tradīcijas jautājumi, ko mēs šodien esam nozaudējuši. Mums nav zināšanas par to, kā vecos laikos, teiksim, bija piešķirt nozīme tādiem austrumiem. Tas izrādās, ka kādam tas bija slikti, tas bija tā kā slikts, tāds, ej uz austrumiem, ja? Ja, teiksim, cilvēki apvienojās un aizgāja. Tad viņi dzīvoja rietumos, tad viņi bija ar Dievu kaut kādā, viņi bija Dieva apsolītā zemē, vai viņi jau bija tajā vietā, kur acīm redzot, tas sanāca, kad es tur vēl lasīju, ka viņi it kā nāca no Ararata puses, tā kā nos šķirsts, kur bija nostājies tas Ararata kalnos, tas ir Armēnija, un otrā pusē bija Afganistāna, kas bija otrā pusē. Kas zina? Turcija. Jā, Turcija, svarīgi. Turcija, jā. Tad tie sanāca tā puse, kurienes cilvēki gāja uz austrumiem, tātad uz to Irākas pusi, un viņi, jā, tas vēsturiskais aspekts. Bet tā ideja ir tajā, ka viss, ko cilvēki, es Denisam teicu arī, viss, ko cilvēki vecajā derībā
jauca, sajauca, darīja visu, teiksim, tur elka tēlu, visu, ko cilvēki. Viņi vienkārši postīja savas dzīves, tie, kas, kur ķēniņi rakstīts arī, ja, kad tie, kuri neklausīja Dievam, kas tur vienkārši bija posts, tur bija kari un posts. Un kas tad šodien ir savādāk, ja? Tur, kur cilvēki ceļ ķieģeļus, ķiti šo lietu pa vidu, kas tad šodien ir savādāk? Bet tie ķēniņi, kā Dāvids, kas meklē Dievu, kā daudzi citi, ja? Salamana laikā bija miers. Bija miers, nebija kara. Un Jēzus nāca kā perfektais upurs. Un vecajā derībā jau arī cilvēki, lai pietuvotos Dievam, viņi nesa upurus. Viņi taču saprata, ka viņi muļķības dara ļoti daudz. Ja? Viņi nezināja, kā, viņiem jau nebija dievizpratnes, un viņi jau arī nezināja tādu Dievu, kā šodien zinām mēs. Nebija jau Bībeles tāds, bija Tora, un viņi atradās tikai un vienīgi sinagogās. Svētais gars. Nebija svētais gars, jā. Viņi kā saprata, tā saprata. Un bija ļoti daudz dažādu tradīciju, un tāpēc arī ņemt šodien par piemēru veco darību, kā burtiski tie cilvēki nebija apgaismoti, atvainojos, viņi nebija apgaismoti. Mēs esam apgaismoti. Mums ir Kristus gars šodien. Un tas, ko Dievs izdarīja, viņš sūtīja Jēzu kā perfekto upuri, kurš 3. dienā augšām cēlās. Un Jēzus ir kā garīgais Bābeles tornis, bet kas savieno cilvēku ar debesīm pa īstam. Mīlestība, žēlastība, upurs. Tas ir tas kā Bābeles tornis Jēzus. Kas bija tur sagrauts, kas bija tur nepareizi uz šķību un greizi aizgājis, to Dievs izlaboja caur Jēzu. Un tad, kad jūs zināt Dievu perspektīvu, jūs vēl tiešām būt droši. Ja jūs ziniet Dievu perspektīvu, jebkas, kas jūtas dzīvē ir nepareizs, līdz greizs nepareizs, atceraties par to Bābeles torni, ka viņš netika pabeigts. Cilvēki, viņiem tika sajauktas valodas. Viņi vairs nevarēja strādāt kopā, jo viņi vairs nesaprot viens otru valodu. Un tāds juceklis vienmēr ir ienaidnieku frontē. Tad, kad jums ir kaut kas, par ko jums ir par patiesību, tā patiesība, kas jums ir, par ko jūs stāvēt, par ko jūs cīnaties. Katru jūs dzīvē. Vienalga, kas tas būtu. Jēzus ir perfekts upuris. Un Dieva žēlstība ir izlaijusies pār šo zemi. Jā. Tad, kad tu zini Dieva perspektīvu, tad zini, ka viss, kas tiek celts nepareizi, Dievam uz to ir savs plāns. Dievam uz to ir sava perspektīva. Un nebūs tā, kā tas izskatās. Nebūs tā, kā tas tev šķiet, kā tev tas rādās, kā tev liekas. Es nezinu, vai tajā laikā bija kāda taisnie cilvēki, kā parasti saka, ja, ka tur, kas tad bija Bābeles tornis tik celts, vai bija kāda taisnie mēdī, par to mums te šeit nekas nav rakstīts, ja? Kas uz to noskatījās, tāpat kā Sodoma Gomora, kas uz to noskatījās, uz to, ka kaut kas nav kārtībā. Nezinu. Bet Dievs redzēja, ka nav viss kārtībā. Dievs redzēja. Un atceraties to, ka Dievs vienmēr redz, ka kaut kas nav kārtībā. Tad, ja jums nesanāk būt visu laiku sardzē, nomodā, lūgt 5 no rīta celties un izpildīt visas Bībeles plāns. Dievs redz, ka kaut kas nav kārtībā. Dievam jau sirds vajadzīga, nevis mūsu plānu izpilde. Viņam ir sirds vajadzīga, viņam vajadzīga vienkārši tava uzmanība. Tā var būt jebkurā veidā un jebkurā vietā. Jo kas ir svarīgāk? Piepildīt plānus kaut kādus vai atrast Dievu?
Cilvēku mākš. Lai savus izdomātos. Kas ir svarīgāk? Jā. Atrast Jēzu visā. Jēzus 3. dienā augšām cēlās. Ko viņš izdarīja? Kāda bija Dieva perspektīva? Uzvar. Lai tu neslimotu. Lai tev būtu viss tas, kādēļ Jēzus nomira. Sadraudzība, klātbūtne. Viss pilnīgi Dievā, lai tev būtu Dieva tuvums. Mēs, ka Dieva tuvums dziedina. Dieva klātbūtne dziedina. Dziedina situācijas, dziedina dvēseli, dziedina visu. Kad Dievs ienāk mūsu dzīvē, viņš to transformē. Tā ir tā transformācija. Lieldienas tās ir Kristus augšām celšanās, kā mums jāsaka pareizi, lieldienas. Tā ir transformācija. Tā ir garīgā transformācija. Un tā transformācija ir katra mūsu dzīvē. Mācītāji. Es jau pēdējo domu tikai piedod palikšu. Cilvēki ceļ laicīgi. Dievs pamatīgi, mūžīgi, paliekoši. Tāda ir Dieva perspektīva. Es vēlējos tikai uzsvērt, un es gribētu runāt vēl, bet doma ir tāda. Redz, Bābeles torni, tur ir daudz dažādi papildu jautājumi, ko cilvēki parasti uzdod par Bābeles torni. Kāpēc Dievs teica mēs, vai teica sajauksim un tā tālāk. Šobrīd tas nav svarīgi būtiski. Būtiski tas, kad kā tu pareizi saki, viņi gāja un apvienojās vienā mērķī, un es uzdevu Dievam jautājumu. Dikti dīvaina situācija. Tie taču tavi bērni. Tie tavi bērni. Vai tad tev nevajadzētu priecāties, ka viņi sagrupējās, izdomāja un būvēja torni? Viņi spēja apvienoties kopā, tavi bērni, un kaut ko darīt. Un kas tu pa dīvainu Dievu esi, ja tu paņem un beigās visu to sajauc? Un tas viens no jautājumiem, ko es uzdevu Dievam. Bet viens teikums. Cilvēkiem nebija plāna iet pie sava tēva. Viņi saka, būsim kā Dievi. Jā, viņi teica, mēs uztaisīsim sev vārdu. Tas ir viens no tādiem aspektiem. Un sanāk tā, ka tajā brīdī par visumu, par cilvēci, par visumu varbūt ne, par cilvēci. Un ja mēs uztveram šo stāstu par realitāti, ja mēs šis ir stāsts, un mēs sakam šī realitāte, patiešām vēsturiski apliecinām realitāti, jo mēs nevaram uzkāpt debesīs, mēs nezinām, ar ko Dievs runāja, vai Dievs runāja un tā tālāk. Bet ja mēs uztveram to par realitāti, tad mēs redzam, ka no tā brīža viss aizslēdzās ciet viņiem, visai tai cilvēcei. Un kā tu, Jolanta, pareizi teici, caur krustu, caur Jēzus pilnvērtīgo un pabeigto darbu, tu saki, vienu reizi cilvēks apvienos atkal. Tu zini, kurā brīdī viņus vienreiz apvienoja atkal? Kad bija 50. diena, kad bija vasaras svētki, kad tirgu, kad notika lielā evangelizācija, kad izlīja svētais gars, kad Dieva klātbūtne atgriezās uz šīs zemes milzīgā spēkā, priekš visām tautām, priekš visas cilvēces. Un cilvēki sāka runāt mēlīs. Viņi sāka saprast, viņi saņēma debesu valodu, un viņi atkal kļuva vienoti vienā valodā. Jā, tas bija tas, Jēzus kā Bābeles. Tur beidzās, un tu bet sākas. Viņš bija perfektais tornis, viņš ir tas, kurš aizgāja līdz tēvam. Un viņš nekad viņš nesabruks. Nekad, tas ir mūžīgais tornis. Mēs esam unikāli katrs. Un tā doma bija tāda, ka Dievs mūs ceļ kā dārgakmeņus patiesībā. Mēs esam dārgakmeņi. Un perfekti viņš ceļ. Viņš mūs katru, mēs esam unikāli katrs. Bet ko reliģija dara? Reliģija cilvēkus dara, reliģija cilvēkus padara vienādus kā ķieģeļus. Un
tad vienāds kā ķieģeris. Reliģija tā melnā, tā kā viņa. Nē, bet ķieģeri. Tā ir tie ķieģeri. Viss kopā. Viss kopā, ķieģeri ar darbu kopā. Tā ir reliģija. Tā ir, un tiešām arī iespējams, ka tas Bābeles tornis, kad tika celts, tā bija savu veidu reliģija. Jā. Tā bija savu veidu, mēs, kad viņi izdomāja, apvienojās šīs tautas, un viņi vienkārši sāk celt, mēs būsim kā Dievi. Mēs radīsim jaunu reliģiju. Vai tad tas nav šodien sabiedrībā? Vai tad šodien tas nav sabiedrībā? Skaties, un Dievs saka, uzceliet no sevis pašiem, kā no Jā, dzīviem akmeņiem, jā? Jā, Dievs ir akmeņu radītājs. Cilvēki ķieģeļus štancē. No tā brīža, kad jūs saņēmāt svēto garu, jūs kļuvāt līdzīgi Dievam. Jūs kļuvāt tādi, kāds ir Jēzus. Amen. Tas ir Jēzus plāns. Jāņa 14, Jāņa 15, viņš saka, ka jūs esiet mani brāļi, jūs esiet mani draugi, jums ir viena asinsgrupa, jums ir tas pats. Un tāpēc jūs darīsiet lietas kā es un vairāk nekā es. Mūs kvalificē svaidījums, mūs kvalificē Dieva klātbūtne, mūs kvalificē pilnvērtīgas jēra asins, kas patiesībā ir pilnvērtīgs darījums. Un tas mūs paceļ Bābeles tajā zaudētajā, mēs esam atgriežamies, tā gluži kā mēs esam nevis esam ēdenes dārzā, bet mēs esam debesīs. Mēs esam debesīs, pilnvērtīgi, ar pilnu ekipējumu gara pasaulē, ar spēku, ar varenību, kāda ir Dievam. Kopā mēs varam to projicēt. Interesants fakts ir pagātnē. Tas bija Jēzus plāns, atgriezt mūs atpakaļ. Faraons arī taisīja savus darbumus, tādas savas pilsētas viņš cēla no ķieģeļiem. Interesanti. Tā ir kāds fakts. Jā, ebreji bija meistari. Paskaties, Latvijā vecās tās baznīcas, viss ir celts no laukakmeņiem. Tas nenozīmē, ka mums pēkšņi tā ir reliģija, būs ķieģeļa reliģija. Jā, bet tā būtība pati arhitektūra. Viņa nāk no Dieva. Mēs te kaut ko jaunu izdomāsim, mēs te paziņosim, ka kristieši vairs netiek dzīvot ķieģeļu mājās. Mūsu pārvācoties, vai nu ceļam jaunas, ja? Mums draudzenes. Tas tiešām ir tāds salīdzinājums, kad kam ir patiesā vērtība, kad viņa nav patiesā vērtība. Nevar jau arī radīt tagad tādu reliģiju, ka cilvēks kaut ko sāks baidīties vispār darīt, ja? To neiet stāsts. Un šeit neiet arī runa par to. Šeit iet runa par to, kāds bija motīvs. Kāds bija motīvs? Cilvēki izdomā daudz lietas. Varam runāt par dažādiem režīmiem, ja? Kas iet pret cilvēkiem, kas iet pret cilvēku iznīcināšanu. Kāds ir motīvs, ja? Par to ir stāsts. Dievs vienmēr uzvar. Tā ir tā Dieva perspektīva. Un Dievs savus bērnus arī pasargā. Vienmēr. Kā jūs jūtaties? Labi, tev ļoti labs vārds, tā perspektīva ir ļoti laba. Tu zini Jēzus perspektīvu. Tā ir tava garantija. Jā, pareizais vārds ir garantija. Perspektīva ir garantija. Tas, ko tu redzi, ko tu runā, varbūt tu nesaprot nemaz līdz galam, kā tev ir tas segments, jā. Bet es arī pēdējo mēnešu laikā saņemu ļoti daudz par to, ka patiesībā, kā mums liekas, ka tas Jēzus atpirkšanas plāns un tas krusts, par ko mēs runājām, tas ir kaut kāds šaurs notikums. Bet patiesībā Tēvs un Dēls no paša visuma sākuma, no universa sākuma jau bija izdomājis un gribēja atvest tautu, cilvēku, savus bērnus atpakaļ pie sevīm, savā sirdī, savās mājās. Un nekad nav bijis nekā savādāk. Mums liekas, ka Jēzus ir izgājis to soda laiku un tādu laiku un Izraels. Mēs tik uz to Izraelu skatāmies, bet tā ir visa cilvēks.
Un Jēzus zināja, kur mēs atrodamies, un viņš zina, kur tu atrodies šodien. Viņa sapnis bija jau tad tevi izraut ārā no tā, un tēva plāns ir atvest visumu pie sevīm, iedot ieročus, apbalvot, samīļot, sakārtot. Viņš zina tavu dzīvi, viņš viņu redz sakārtot, viņš viņu redz citā līmenī. Tā ir tava garantija, ja tu redzi perspektīvu Jēzus. Šis ir nopietnas starpposms, kad mēs domājam par Bābeli, kad mēs domājam par krišanu, kad mēs domājam par kļūdu. Bet visnopietnākais pareizi pipar. Visnopietnākais ir globālais skatījums, kā tēvs to redz. Un globālais, tu esi varēts, tu esi mīlēts, tu esi gribēts, tu esi aicināts un tu esi pilnvērtīgs debesu loceklis. Tik daudz rakstu vietas, kas saka par pilnvērtīgu darbu, par pilnvērtīgu Jēzu. Mums liekas, ka Jēzus krustā atdeva sevi velnam, ka tas bija kaut kāds darījums ar velnu. Nekad tas nav bijis. Cilvēki viņu piesita krustā. Cilvēki to izdarīja. Viņš atdeva cilvēkiem sevi. Par to runā Jesaja patiesībā. Un tas ir pats trakākais. Bet viņa upuris bija pilnvērtīgs, lai mūs dabūtu atpakaļ jaunā derībā debesīs, lai mēs dzīvotu tagad pilnvērtīgs. Tāpēc mēs svinam. Tāpēc mēs zinām. Un ne tikai vārdiem, bet ar spēku. Zīmes un brīnumi. Man ir jautājums. Jā. Vai mums, dzīvojot Kristus uzvarā, nepastāv risks uzbūvēt Bābeles tornīšus? Tā kā pašam savu kalpot, tā kā būvēt savu kaut kādu konstrukciju. Arī grupiņām, arī... Kur cilvēks ir vadīts no cilvēka spēka, paša spēka. Nu kā, mēs zinām, ir mazas, ir lielas organizācijas, veiksmīgi. Mēs zinām, pat nav jāsaucās kristiešiem. Mēs varam nosaukt multimarketinga kompānijas, es nezinu, nesauksim, parfumērijas kompānijas, mega uzņēmumus un tā tālāk, kur viss ir balstīts uz sistemātiku un vienkārši saviem mērķiem, uz pamatu, pašiedvesmu. Un tas ir mūsu apvienošanās iet kaut kur. Un tas pats var būt draudzē, un tas pats var būt kalpošanā, un tas pats var būt... Un zini, ja ģimenē tas sākās, tad agri vai vēlu viens sēž vienā istabas stūrī, otrs sēž otrā istabas stūrī, vajadzīgs Jēzus, kas tev apvienos. Svētais, kas tev vajadzīgs. Tas jau notiek, jā. Tas jau īstenībā ļoti daudz diemžēl tā cilvēka daba ir cilvēka. Tas ir cilvēciskais, jā. Cilvēciskā daba ir būvēt savu slavu. Bābeles tornis. Jā, pareizi saka, jā. Bet, jā, kristietībā tas ir, tā kļūst par reliģiju, ja tu sāc būvēt kaut ko, kur, tas jau agri vēl viņš neizturēs laika pārbaudi un tam nebūs nekāda rezultāta, jo tas ir cilvēku roku darbs. Cilvēki sadedzināja ķieģelīšus un uzbūvēja ar piķi saliekot viņus. Bet tas ir šai pasaulē, tas ir raksturīgi. Celt savu. Un, godīgi sakot, Dievam vispār ir ļoti svarīgi, jā, kāds cilvēks viņš lieto. Cilvēks, kas varbūt ir izturējuši kaut kādu laika pārbaudi, kaut kādu zinām uzticības pārbaudi, jo Dievam uzticība, jā, jo jūs sāk kalpošanu var jebkurš un jebkā un jebko, ja mēs runājam par kristīgo pasauli. Bet tas svarīgākais jau ir, ko svētais kars grib, ko svētais kars saka. Un bieži vien tas nesakrīt kaut kur ar tavu tādu. Tā brīža varbūt redzējumu, tā brīža domā, tas varbūt nesakrīt ar to. Tu jūties savādāk, tu gribi savādāk, tu domā savādāk. Svētais kars saka, nē, vispār, es tā gribētu, man ir tāds piedāvājums tam. Un noķert to smalko niansi
Viņi pirmkārt vajag noķert. Jo visas tavas emocijas, visas tavas prāts, tev ļaus kaut ko varbūt pilnīgi citu. Tu esi noguris, tu esi pārdedzis, tu gribi atpūsties galu galā. Tu visi apnicis varbūt. Un te ir kaut kāds tāds moments, ko es negribētu ļoti lietot, it sevišķi tiem cilvēkiem, kuri ir bijuši režīmu draudzēs, es ļoti negribētu lietot šo vārdu, bet es pateikšu. Šeit ir saistība, tikai lūdzu ieklausieties dziļāk, ko es teikšu. Paklausīt. Jā. Bet kam? Dievam. Paklausīt, kam? Dievam. Un tas, kam jūsu paklausības svētiem garam, jums nekad sliktu nenodarīs. Jūsu paklausības svētiem garam nekad jūs nesasaistīs. Jūsu paklausības svētiem garam nekad jūs neievedīs jūsu dvēseles prāta cietumā. Svētais gars ir brīvība. Es kā rakstīts, kur ir svētais gars, tur ir brīvība. Un bieži vien ir tas, kad tā ir tā iekšējā klusā balss, kur tev saka, kur tev runā. Dievs neklusē. Vienkārši mūsu auss ir novirzītas bišķiņus citiem radio viļņiem. Mēs esam cilvēki, tas ir normāli. Bet tāpēc Dievs mūs trenē, un mēs paši trenējam dzirdēt svēto garu. Mēs viņu mācāmies saklausīt, mēs viņu mācāmies saklausīt ar 1000 balsīm. Un tad, kad tu viņu atpazīsti, tu zini, tu nevari sajaukt to balsi ne ar vienu. Tāpēc, ka tā balss tev pirmkārt uzreiz dod mieru. Tev momentā tavā vētrā iestājas miers. Tā vētra tur ir, varbūt tur, bet tavā vētrā, tajā, tur ir miers, tur ir klātbūtne. Atmosfēra, svētākā atmosfēra. Es laikam pateikšu arī šeit jums to skaļi un gribas to pateikt. Es klausījos vienu sievieti, kura teica, viņa bija tā kā klīniskajā nāvē, viņa bija nomirusi un bija nokļuvusi debesīs. Viņa teica, ka tā ir tāda realitāte tur, ka daudz lielāka realitāte nekā šeit tagad, šeit šī realitāte. Viņa saka, bet zemes dzīve ir ārkārtīgi svarīga priekš mūžības. Šeit mēs apgūstam, šeit mēs mācāmies staigāt garā, svētajā garā. Šeit mēs mācāmies atpazīt debesu valstību, pieaugu debesu valstībā, dzirdēt Dievu. Šeit mēs attīstām garīgos maņas, jā, atcerēties, paldies, garīgās maņas. Nekrāsim, kā tur ir zelta un sudraba uz zemes, debesīs tas ir asfalts. Jā. Dievs, tā viss ir piemetamā dēļ, tam visam ir jābūt, bet tas nav galvenais. Galvenais ir mūžība, īstā realitāte. Bet šī zemes dzīve, atcerieties, ir ļoti svarīga priekš jums katram. Šis nav tikai tāds starpgadījums. Es ne tajā laikā piedzīvu, es ne tajā laikā dzīvoju. Nē. Kaut kas ir, kas jums ar savu dzīvi ir jāizdara. Kaut kas jums ar savu dzīvi jāizdara. Un šeit nav galvenais pienākums uz zemes, piedodiet naudu pelnīt. Tiem, kam tā ir dāvana no Dieva, jūs to dariet viegli, un jūs to darīsiet viegli. Tiem, kam ir dāvana būt muzikiem, tie to dara viegli, un tie to darīs viegli. Tiem, kas ir arhitekti vai vienalga kāds cits profesijas pārstāvi. Noziedznieks ķersi viegli. Saprotiet? Mēs iemācīsimies staigāt ar svēto garu, bet negribēsies nekādus Bābeles tornīšus celt. Tu apjēgs, kad Jēzus ir galvenais tornis tavā dzīvē, kad saikneši ar Dievu. Cits motīvs tavam Kāpēc? Kāpēc jums vajag tos mazos tornīšus? Tā kā smiltiņās, jā, uzplūst ūdens un nekā vairs nav. Un, protams, kad mēs lūdzam par savu zemi. Mēs lūdzam par daudzām lietām, kas notiek. Un, cilvēki ir lūguši padomu režīmu laikā, padomu režīmu sabrukšanu, jā. Viņš sabruk. Jā. Mēs jau
daudz piedzimām jau tad, kad gāja visus beigām, bet bija cilvēki. Nu jā, tie cilvēki, kas gāja pret režīmu, viņi dabūja, bet kādam tas bija jādara. Un man šis vārds, Dieva perspektīva, man tik ļoti iepriecina. Kad visu, ko jūs redziet, viss, kas ir nelāks un nepareizs celts šodien, ko jūs redziet savās dzīvēs, par ko jūs valstī, par ko jūs šausmaties, par ko jums ir šoks, atcerieties, tas neizturēs laika pārbaudu. Tas Bābeles tornis, viņš neizturēs laika pārbaudu. Viņš ir nolēmts uz sabrukšanu. Jebkas, kas tiek celts bezjēdzīgā muļķībā, cilvēka lepnumā, cilvēka satīgumā, cilvēku vārdā, kas dara sliktu otram. Labi, ja esi baušas piepildījis, viss skan vienā, bet kā viņš skanēja pareizi latviski? Nedari otram to, ko tu negribi. Visu, ko gribat, lai cilvēki jums dariet. Ja cilvēku savtīgums brauc pāri citu cilvēku likteņiem ar mērķi, Dieva noliktiem likteņiem. Gan Dieva noliktiem, gan vispār Dieva radīto cilvēku likteņiem. Ja kāda savtīgums, ja kāda varaskāra, ja kāda lepnums sabrauc Dieva radīto cilvēku likteņus. Es gribētu pat teikt vārdu bīstieties Dievam. Jā. Tas skan Dievs mīl. Dievs mīl. Bet jūsu tie torņi sabruks. Bet tu to visu zini. Tu to visu zini. Tu vari vienkārši skatīties uz to druks un juks. Āmen. Tu ticībā, tu perspektīvā skaties to visu. Tas, ka Dievs valda. Dievs valda. Vecajā derībā rakstīts, ka Dievs redzēja, ka notiek juceklis uz zemes. Es nezinu, vai jūs bijāt gavējuši pietiekoši tajā laikā. Vai jūs bijāt pietiekoši gavējuši? Vai jūs bijāt pietiekuši izlūgušies? Es nekancelēju to. Bet slava un gods ir Dievam. Viņš iejaucas. Viņš ir dzīves Dievs, un viņš nepiesienās tikai uz mūsu lūgšanām. Viņš valda, viņš ir atsūtījis Jēzu, lai nomirt par cilvēci. Jēzus ir augšām cēlies, atņēmis vēlnam atslēgas, tāpēc, ka jūs pietiekoši lūdzāt. Tāpēc es notiku. Tu kā tik izgavējies par to, lai Jēzus augšām celtos? Es pasīšos tavos pierakstos, cik daudz izgavējies. Tas bija Dieva plāns no iesākuma. Un Dieva plāns ir glābt cilvēkus. Un Dieva plāns ir iedibināt savu kārtību šeit uz zemes. Un kristiešiem ir jāpamostās un jāpalīdz, lai tas notiktu. Lai notiktu dievprāts šeit, lai tiktu pareizi likumi pieņemt šajā valstī. Un vispār. Kristiešiem jāsāk pieņemt tie likumi. Jā, kristiešiem tieši tā. Viņiem ir jābūt tiem, kuri pieņem tos likumus. Nevis jāsēž boksā savā mazajā šūniņā vai lielajā savā draudzītē mazajā. Un jāsaka, ka tie neticīgie pieņem nepareizus likumus. Kristieši, jums ir jāpieņem likumi. Jums ir jābūt starp tiem cilvēkiem, kuri pieņem valstī likumu. Un jums atkritīs tāda problēma, kad ir kādi neticīgi. Marka 10:45, Marka evaņģēlijs 10:45. Cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu. Nevis lai viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkuma maksu par daudziem. Par visiem.
Mums nav jākalpo viņam. Viņš nav nācis to darīt. Viņš ir nācis, lai kalpotu mums. Jā. Šīs ir manas asinis, derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Mateja 26. Es gribu pateikt, lūgšana ir vajadzīga jums. Ne Dievam. Dievs runā visu laiku ar mums. Tā ir saruna. Tas ir dialogs. Un bieži vien svētā gars aicina, ka viņš šo sarunu. Tam jānāk no iekšienes. Tas nevar būt nolikts kā tāds. Tu vēlies lūgt, lūdzu, ka tu visu dienu lūdzu. Bet tas nāk no gara mīļiem, tas nenāk no prāta. Visi režīmi, no tiem nav nekādas jēgas, nekāda nekur. Amen. Lūgšana ir, tu piepildies ar viņu. Tu uzņem no viņa. Jā. Tu sadzirdi no viņa. Iespējams, tā lūgšana bieži vien vienkārši vajadzīga, lai tu sakoncentrētos. Un tā jau kas tev notiek trauka. Sakoncentrētos. Tik ļoti gribas, ka cilvēki ir brīvi pieņem lēmums. Nebūs mums tāda plāna, mēs jums nedosim tādu plānu, tikt nodaļas lasīt no vecās darības un tikt no jaunās. Nebūs mums. Lai svētais gars jūs pats vārdu. Amen. Lai dod jums slāpes pēc savu vārdu. Lai viņš jums atklāja. Un ko tad dara tās tautas, kurām nav bībeles? Un nav bijušas bībeles. Paldies Dievam, ka mums ir bībele. Mēs varam lasīt, izvērtēt, un šodien ir daudz iespējas atrast vēl dziļāk avotus un tulkojumus. Paldies Dievam! Mēs izprotam laikmetu, to laikmetu. Tas nav bijis tas laikmets, kurā mums ir civilizācijas laikmets. Jā. Tas ir bijis akmens laikmets. Samidrušies ir par laikmetiem labāk. Bet iedomājieties, mēs esam citi cilvēki. Mums ir jāzina konteksts bieži vien, kādā tas ir sevišķi vecajā derībā, tas vārds ir izskanējis. Un pieņem to par likumu, pasarga Dievs. Un tāpat tās arī, cik gadus atpakaļ tas ir jaunā derība rakstīta evaņģēlija. Cik? Pēc Kristus. Jautā? Jā, es tev jautāju. Ok, jauno derību, to, ko mēs lasām, viņi ir rakstīti, kā mēs redzam, ir Jēzus sekotāji apustuļi ir rakstījuši, jauno derību. Un tas ir lielākā daļa. Principā mums nekā nav palicis, kas ir pēc 70. gada. Mēs neko nezinām. Viss pārējais ir jau līdīķijas sanākšana, piedodiet no līdīķijas, bet Nikedijas sanākšana, citi dažādi postulāti, kā veidojās grupējumi ortodoksālā baznīcā. Bet mēs lasām atklāsmes grāmatu, it kā tā būtu kaut kāda nākotnes grāmata. Bet mums reāli Bībelē nav materiāli, kas vispār būtu pēc 70. gada. Viss. Mums Pāvila apustuļa Pāvila vēstules ir, es nezinu, ja nemaldos, 68. gads ir pēdējie vārdi. Un pie tam vārdi tādi, ka tūlītās tūlīt būs gals jums visiem. Mans kurš to ļoti labi zina, es redzu jau uzreiz smaidu sejās. Paldies, ka jūs nezināt. Bet tādiem žēl ir. Jā, un dzīvot, gaidīt kaut ko nesaprotot vēsturiskos faktus. Un pie tā mēs vēlreiz atkārtošos, visu, kas dzirdēja, kas nedzirdēja. Vēstules, jaunās derības vēstules. Lūdzu atcerēsimies to, ka gadsimtu laikā ir pazudušas iekavas ķepiņas, kurš kuram uzdeva jautājums, kurš kuram atbildēja jautājums. Draudzes sūtīja uzdeva mācekļiem jautājums, kā dzīvot, kā darīt. Un viņi atbildēja uz šīm vēstulēm. Šodien jūs nezināt, kurš uzdeva jautājumu, kur bija tā atbilde. Tikai svētais, kas jums to var atklāt. Bet ja tu lasi pēc burta, kas bieži vien notiek, tad tiek no šī panta, mēs zinām, mēs zinām taču, Sievlē lūdzu apsaka galvu sāksim,
Nu, kaut vai šo izraut ārā, ja? Vai, piemēram... Bet nenosodīsim. Ir tā, gribiet, dariet tā. Bet uztaisīt to par dogmu, par doktrīnu, tā nebūs patiesība. Jo ir jāsaprot, vai tiešām to Pāvils vispār teica. Tas tika Pāvilam. Bieži vien, ka ir izgriezumi no vecās derības, tāpēc, ka runāja ar ebrejiem. Vecās derības cilvēkiem. Kā teiksim, kā skaitām pants kaut kāds, vai kāds tā kā visiem saprotams jēdziens, nu kā teiksim, nu tur ūdens galva, tur lamājās vai apsaukājās, vai neteiksim uz cilvēkiem. Nu tas ir pilnīgi saprotams kaut kāds jēdziens. Nu, tas tika ierauts ārā. Plus arī, ja konteksts kādā reliģioza aspektā cilvēka atrodas. Ja viņš runā ar farizējiem, viņš runā tiem, kas zina veco derību, viņš citēja bieži vien veco derību. Un tā tālāk. Bet jā, tas, ko tu gribēji teikt. Mēs šodien dzīvojam citā pasaulē. Nu jā, paldies Dievam, mums ir svētais gars. Un turēties pie vecās derības mācības, turēties pie Mūzes mācības. Tieši es gribēju pie kāds tam šodien Jēzus, kur... Tev ir klausās. Ko teica Dievs, kad apgaismoja tajā kalnā, kur bija Jēzus ar mācekļiem uzkāpis? Ko teica Dievs? Klausiet man mīļo dēlu Jēzu. Ne praviešus, ne Mūzu, ne Pāvilu, ne... Tāpēc teicu, staigājiet garām. Staigājiet garām. Visu laiku. Sakal vien ir joku. Bob Jones atkārtošos vēlreiz. Bob Jones, kas zina Bob Jones, mācītāji Bob Jones. Viņš tagad ir debesīs. Kad Kris Voltons sāka savu kalpošanu, viņš bija šofers tajā draudzē, un viņam palūdza sagaidīt Bob Jones pravietu. Viņš atbrauc uz noteikto laiku lidostā, un Bob Jones jau stāv. Viņš viņu ierauga to Krisu, un vēl tāds sapozīs, un tā saka, tu esi par vēlu. Nē, man teica, ka lidmašīna tikos lidam. Ja tu klausītos svēto garu, tu zinātu, ka tev jābūt ātrāk. Ka tev jābūt laikā. Jā, Tas baigi būtiski. Dievam ir īstie laiki. Un īstenībā tas bieži vien arī, man tā kā ir tāds mans motīvs, kad es dzīvoju, piemēram, man pat elementāri, es kaut ko kavēju vai kaut ko un beigšu, bet pilnīgi tie apstākļi tik muļķīgi sakrituši, un es saprotu, ka es reāli kavēju. Un es rakstam cilvēkam, tikko bija situācija, es rakstam cilvēkam, kad es nokavēšu, es šausmīgi ļoti atvainojos. Viņš saka, nē, tieši labi, man vajadzēja pabeigt tur to. Sūtiet, būt laikā. Būt laikā. Un tad, kad tu nomierinies, kad tu sadzirdi to iekšējo mieru. Jā, citreiz nevajag uz to spekulēt. Jā. Nevajag uz to spekulēt. Kavētāji nestaigā garā. Arī otrkārt. Jā. Un par ko tev ir ātrāk kaut kas jābeidz, jādara, kaut kas jāpabeidz ātrāk un jābūt garā un jādzird, kas vēders gars saka. Braucam. Man ir jāpasaka. Droši. Tavs šodienas vārds, ko tu saņēmi no Dieva, ir ļoti liels veselis. Tas ir ļoti smags, pareizs, konkrēts, superīgs vārds. Jā. Un šis vārds, ko tu runāji arī pieskāries tādam jēdzienam kā lūkšana. Redziet, ir varbūt tādas mācības, kad saka, ka jums ir procedūra, kā līdz Dievam aiziet. Teiksim, varbūt vecās derības procedūra, tātad jābūt ir nomazgātām rokām kā priesterim, tad ir jāiet svēto svētā iekšā, tad ir jāslavē Dievs, tur jāpielūdzās viņam, tur jāpielūdz svētais gars, jāpielūdz Jēzus, jāpielūdz Tēvs, vai ne? Jāgodina viņš. Un tad tikai tu drīkst izteikt savu vēlmi un tā tālāk. Un ziniet, tāda patiesība bija, un tāds orders darbībām bija izdots. Un viņš bija balstīts uz Bābeles torni. Viņš bija balstīts uz likumu, kas bija vecās derības, šīs pasaules likums, par ko Jēzus runā. Neesiet tādi, kā šī pasaule. Nemīliet to, kas ir šī pasaulē. Grieķu vārds, kuru viņš izmantoja, bija tieši ortodoksālā vecā domāšana, kur viņš runāja par sinodālo sistēmu domāšanu vecā pasaule. Pasaule, kurā ir šie likumi. Un tajā brīdī,
kad viņš atgrieza valodu cilvēkiem caur savu krustu, kur viņš atgrieza svaidījumu, kur viņš atgrieza kristības ar svēto garu, kur viņš ar tēvu piepildīja plānu, kas bija pašā sākumā atgriezt savai tautai, cilvēkiem dzīvības garu. Tajā brīdī tiek noņemts pilnīgi visu, uz ko es to balstu. Es pateikšu, lūkšana vairs nav lūkšana. Latviešu vārds lūkšana neder. Pielūksme, iespējams. Sirds saruna? Jā. Kontaktēšana. Jā, tāpēc, ka tēva sirdis pagriezīs. Un Jēzus ar tēvu atgrieza nāciju, pasauli savā sirds pozīcijā, lai mēs beidzot pie viņa varētu nākt un sarunāties. Bet Ebrejiem 9, uz ko es balstu, tas ir progresējošs vārds jaunajā derībā, viņš ir rakstīts, un Pāvils nav muļķis. Viņš tiešām progresējoši runāja ar cilvēkiem. Tātad Ebrejiem viņš runāja ar tiem, kuri ir sinodālajā sistēmā cilvēki. Viņš viņiem skaidro. Bet Kristus parādījies kā nākamo lietu, nevis esošo, bet kaut kas būs. Viņa uztverē, viņš saka, kaut kas notiksies savādāk. Mēs dzīvojam šī laikmetā, kad kaut kas noticies ir jau savādāk. Mēs dzīvojam jaunā pasaulē. Saprotiet, mums ir cita pieeja, mums ir citi dati, mums ir citas paroles. Un tās parole ir Kristus asins, Kristus upurs, viņa pilnvērtīgais darbs un uzvara. Ar to mēs atšķiramies. Tātad, bet Kristus parādījies, ka nākamo lietu augstais priesteris ir iegājis pašās debesīs, un ne ar kāzu un teļu asinīm, bet ar savām asinīm. Tas bija ekvivalents. Tālāk. Ebrejiem 9:26. Tas ir būtiski. Kristieši sadzirdiet. Beidziet nodarboties ar bērnu dārzu. Jūs gadiem variet būt kristieši, bet jūs visu laiku muļājaties ar vienām parastām lietām. Esmu glābts, neesmu. Esmu svēts, neesmu. Visu laiku ir man grēks, es ne tā apskatījos, ne to izdarīju, man ir grēks. Un tas mani atstumi no Dieva. No sākuma es attīrīšos no grēka, un tad es varēšu runāt ar tēvu. Ja? Tā nestrādā lūkšana. Šodien tā nestrādā. Nav tādas lūkšanas, nav tādas sarunas ar Dievu. Tu nevari iet pie Dieva tāds. Tas ir bēšē, tas ir tukšs numurs, ir dead end, kā vienā citā vietā ir rakstīts romiešiem. Dead end. Tas ir beigts numurs. Tā ir tā vecā pasaule, tā ir tā vecā kristietība. Pat ne bauslības mācība. Lūk, viņš vienreiz par visām reizēm ir nesis upuri. Dzirdiet, vienreiz un par visām reizēm. Lai, ko izdarītu? Lai, un šis ir būtiskais vārds, lai noņemtu grēku. Lai tu nebūtu grēcīgs. Lai uz tevīm nebūtu smagums, lai tev nebūtu jāpielūdzās, lai tev nebūtu jātīra spalviņa, pirms tu ej pie tēva. Lai, skaties, funkcionalitāte ir ļoti svarīga. Funkcionalitāte nav bezmērķība. Ja cilvēks zina, uz kuriem viņš kustās, tas ir, ko teica, Dieva perspektīva, Jēzus perspektīva. Ir kaut kāda virzība, tu zini, kur tu ej, uz kurienu tu dodies. Lūk, Bābela. Lūk bija tas, un viņš ienesa caur svēto garu tevi tālāk. Šeit ir tas pats, caur Kristus upuri, ir tāpēc, lai noņemtu grēku. Noņemtu grēku tāpēc, lai tu varētu ar tēvu runāt tīrā sirdī. Tāpēc, lai tu būtu brīvs, tāpēc, lai tu varētu mierīgi, bez pārmetumiem, bez grūtībām, bez obligācijām vienkārši sarunāties. Un pēdējais, progresējošais pants, kas ir tālāk, tas bija 9.14, tagad ir 9.26, 10.14. Ja ar vienu upuri, viņš uz visiem laikiem, atkal, viens upuris uz visiem laikiem ir darījis pilnīgus, ko izdarījis? Pilnīgus. Jūs esat pilnīgi. Pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Jūs teikt, kas tiek darīti svēti? Svēti tiek darīti tie, kas bija iepriekšējā, ko es jums lasīju. Jo viņš noņem par svētiem kļūst tie, no kuriem ir noņemts grēks. Kas noņem grēku? Vēl to, ko es jums iepriekš lasīju. Jēzus ar upuri. Lūdzu, sāc runāt ar Dievu. Nav konstruktīvas lūkšanas vairāk. Tu beidzot esi iekšā. Tev nav jāieiet. Tu esi iekšā. Tā ir fundamentālā šķiet. Tagad lūdzu. Rezumē. Kas ir Bābeles tornis? Meli. Melu būvniecība. Jebkuru melu būvniecība ir Bābeles tornis. Āmen, tas bija āmen. Kas ir
Jaunās derības Bābeles tornis. Kas ir Jēzus? Ceļš, patiesība, dzīvība. Aleluja! Pret meliem. Viss, kas jums ir jāzina. Viss, kas jums ir jāzina. Bābeles tornis, vecajā derībā vai kādā citā izpratnē. Vienmēr un tikai meli. Visa veida meli. Jūsu dzīvē, valsts līmenī, jebkādā līmenī, kādās struktūrās. Kur jūs redziet Bābeles tornis? Atcerieties, meli. Jēzus, kā jaunās derības Bābeles tornis, kurš ved mūs pie Dieva, Tēva, ceļš, patiesība un dzīvība. Tas ir mūsu galvenais Kristus augšām celšanās, lieldienu galvenā jēga. Jolanta, kad tu, es ļoti labi atceros, kad tu vienu dienu pagriezies ar manīm un teici, ka tas bija Covid laiks, un tu teici, Denis, es zinu, ka tas viss ir meli. Tikko sākās Covid. Denis, es zinu, ka tas viss ir meli. Un mēs vēl nebijām Latvija pirmajā vietā partijā. Mēs bijām jau parakstījuši to papīru, kurš aizsākās, lai atbalstītu arī Līgu Krapāni un cilvēkus, kas bija nostājušies pretīm šiem meliem. Tā nebija nekāda politiskā darbība no mūsu puses. Mēs bez mērķa tādu to darījām. Tad mēs sapratām, ka mēs nevaram savādāk. Tad, kad tev ir atklāsme no Dieva, tu esi brīvs rīkoties. Tu vari būt svaidījumā, tu vari dzīvot, bet dažreiz tev Dievs vienkārši saka, dari. Vajag darīt, un vajag iet runāt un iet celties, jo tu vari būt daudz cilvēkiem piemērs. Un tas ir tavs gājiens, bet tas iespējams nav visiem gājiens, bet tas ir perfekti tavs gājiens, jo tu esi unikāls cilvēks. Un katram no jums ir savs gājiens Kristu. Katram no jums ir savs talants, savs kods, savs aicinājums, savs āķis, teiksim, jūsu huks, ar kuru jūs lidojat pa šo skaisto zemi, pa šo pasauli un būvēt jaunu vispār uztveri. Jūs esat tas akmens, konkrētais darbs. Jā, debesu valstībā tagad. Jums vairs nav jānodarbojas ar bērnību. Jums ir jānodarbojas, kā Pāvils teica, es runāju jums kā pieaugušie. Sākiet dzīvot. Ja jūs nebaidieties kļūdīties, var notikt arī kļūdas, bet Dievs nepielaidīs jūsu dzīvē tādas radikālas kļūdas. Jums ir jāieklausās Svētā garā. Mēs arī to runājam bieži ar biznesmeņiem. Ziniet, uzņēmēji citreiz daudz labāk dzird Svēto garu nekā mēs tie, kas mācam pa Jēzu, mācītāji. Tāpēc, ka viņam ir svarīgi, kurā brīdī viņš ieguldīs kurās akcijās un kādas darījumus viņš veiks. Un viņš ir riktīgi, viņš iet un dabū no Dieva atbildi, lai viņš būtu veiksmīgs. Cits to varbūt pat vairs nesauc par Dievu, viņš vienkārši seko savu iekšējā balsī intuīcijai. Dievu neviens nav atcēlis, neviens. Viņa mīlestību neviens nav atcēlis, un mēs lasījām, ka Jēzus nāca šajā pasaulē, lai kalpotu jums. Tas ir labākais piemērs, kādu mēs varam iedomāties. Man liekas, tiešām lielākā kļūda ir, ka cilvēki atnāk uz draudzi un mēs viņus mēģinam pārtaisīt par kaut ko, kas viņi nav. Jūs visi esat aicināti būt Dieva bērni. Jūs visi esat aicināti dzīvot spēkā. Jūs visi esat aicināti zināt svaidījumu. Un jūs visi esat dzīvē aicināti būt savā profesijā, savā priekā, kas jums dara prieku dzīvē. Nevis iet uz darbu kā uz nokaušanu. Ziniet, kad atkal nākošā diena, darba diena, bāc kaut viņa ātrāk beigtos. Tā nav dzīve, tas nav laimes, tas nav tas, kā vajadzētu būt cilvēkam laimīgam. Ja? Mums ir jātransformē. Ja jūs šodien redziet savā dzīvē, ka jūs nesat pareizā Bābeles ķieģelītī ar savu vārdu iegravēt, ticiet man, jums ir jāizdomājās, kur jūs ejiet, kāpēc jūs to darīt, vai nav kaut kas jāmaina jūsu dzīvē. Dažreiz vienkārši
Varbūt ir jāapstāv. Jāpaciešās, varbūt dažreiz. Nezinu. Prasīt Jā, jums tikai svētās virs neviens no cilvēkiem no nepateikšu jums. Tikai svētās. Gribētos jums teikt, ka mēs zinām, kā vajag jums dzīvot. Nu, nezinām mēs, kā mums vajag dzīvot. Mēs zinām tikai, ka Jēzus ir labs, Dievs ir gaisma, viņš ir mīlošs tēvs, un pārējais viss ir meli. Lūdzu. Esiet svētīgi.